Labdien! Šodien mūsu studija ir izbraukuma reportāžā uz Knauf ķīmisko atkritumu purvu. Ar jums kopā studijā ir DJs Viests, un mēs esam ciemos pie portāla lietotāja un arī mūsu radio DJa Pirmais. Jā, labdien! Jā, nu? Labdien! Ko gribējāt? Kā jums iet? Ko gribējāt? Ko jūs te darījāt? Izstādiet mums klausotājiem, labi, es sāku ar kreiso roku. Nevajag rādīt viņiem savu pēcpusi. Izstāstiet, ko jūs šeit darījat? Kas šeit notiekās? Es ar labo roku tagad. Kas šeit notiekās? Kas tas tāds ir? Kāpēc jūs beržojāt? Jums nekas cits nav ko berst? Nu jā. Jums nekas cits nav ko berst. Skaidrs, labi, brīnišķīgs, mums ir ko darīt, jā? Nu jā. Nākošais jautājums, cik es zinu, jā, jūs iet, tā kā pats sev pilnvarojas parūpēties par pieplūdumu portālam, jā? Nu, nosacīti ne es, bet komplektā ar portāla lietotāju, reģistrēto lietotāju Jimbeams, kurā jā, es izmantoju viņa vizuālos dotumus, tā jāsaka. Sakiet, uz doto brīdi, kāda ir rezultāti? Ko jūs varat pastāstīt par paveikto darbu? Mēs laikam esam fokusējušies uz ļoti šauru areālu, konkrēti uz slampi. Jā. Bet laikam jau laukos nemaz tik spīdoši vairs neiet. Es domāju, ka slampē vairs neviens nav palicis, kas lieto internetu. Jā. Tad uz doto brīdi rezultāts nav nekāds? Nu nav. Es saku, vajag ielikt laikam plašāku areālu. Kādu jūs iesakat Latvijas, teiksim, daļu, ko mēs varētu apstrādāt, teiksim tā. Nē, bet pirms mēs ejam tālāk, kāpēc tieši slampi? Jūs domājat, ka nā citā reģionā Jimbeams nevarētu ieinteresēt? Kā es tā dzīvumu pārstāvus? Tikai slampē? Nē, vienkārši, tāds bija sākotnējums uzstādījums. Tad Jimbeams dzīvot slampē, jā? Vajag mēģināt slampi. Aha. Būs, nebūs, un tad, ja nebūs, tad iet tālāk. Varbūt vajag paplašināt tuvākos ciemus, paķert klāt. Varbūt vajag, bet es neesmu kartē skatījies, kas tur tūmā vēl ir. Jā, bet jūs darbu turpināsiet vēl, jā? Protams. Tad cerības ir, jā. Vienkārši es domāju personīgi, ka slampē vēl tie potenciālie kandidāti vēl nav atgājuši no Jāņa svinēšanas un nav iegājuši internetā. Es domāju, ka pēc Pēteriem vajadzētu būt. Skaidrs, jā. Sakiet, kas bija slikts Džūkstē? Ja? Kāpēc tas jau ir tā kā, atmest tikai slampe? Jā, Džūkstē sanāk tā, ka Jimbeams ir, jau, viņš, teiksim tā, noformulējot tādos, korektās atbildēs uz jūsu jautājumu, sanāk tā, ka Jims Džūkstē ir bijis studiju gados, aktīvi darbojies. Tāpēc tur viņi pazīst. Cik liela. Jā, bet tur viņi ļoti labi pazīst. Vēl no studiju gadiem viņi ļoti labi atcerās un, īsāk sakot, tas ir galīgi garām, jā. Iztrūkst ražas dotajā brīdī, tad jādēļ darbībām, jā. Tāda paliek slampa. Visas zemenes ir jau nolasījis studiju gados. Skaidrs, jā. Un tad vēl viens pēdējais jautājums, sabūt, ka jūs esat ļoti aizņemts, jā. Kādu dziesmu jūs nelāt mūsu radio klausītājiem, intervijas noslēgumā? Kādu? Kāds dziesmu? Uzlikt. Uzlikt, par tām kāpnēm uz debesīm. Vienkārši ar labāku tulkojumu varbūt. Tā bija tā, kā viņi sauc to dziedātāju. Jūs tā klausījāties to dziesmu. Tāda brillēm bija tāda. Nē, par kāpnēm uz debesīm. Tā ir pēdējā dziesma, ko es uzliku, kad darboju. Es domāju, ka viņi vēl tagad skan. Es vienkārši uzliku to dziesmu. Tad viņi uzlikt vēlreiz, jā? Jā. Skaidrs, liels paldies jums par interviju, jā. Paldies, līdz ar to mēs arī mūsu šodienas interviju beidzam uz redzēšanos līdz nākošām tikšanās reizēm.